Labdien, Normons Ozoliņš, ir atkal kaut kas, ko teikt. Pagaiši praktiski šorīt bija tāds piedzīvojums, kas nemēdz bieži notikt. Es atceros, pravietis Tibi Džošuās stāstīja par to, ka jūs varat redzēt sapņus nomodā. Jā, es domāju, ja tu redzi sapni, tad tu redzi viņu guļam. Bet kā var redzēt sapņus nomodā? Es to sauktu par redzējumu, nevis sapni drīzāk. Jā, jo tas bija nomodā, bet es to nomodā redzēju kā sapni. Bet es te pašā laikā biju nomodā. Jā, manā apziņā norisinājās filma vai drāma. Vienkārši tu redzi savā apziņā, jā. Kadrus, situācijas, lietas, tā kā filmā reāli. Un interesanti. Tātad es biju nomodā. Es gulēju gultā, bet nomodā. Un tagad es redzu, kad es braucu autobusā ar saviem brāļiem kristīgiem, ar kristiešiem, mācītājiem tur un tā. Un es esmu tā kā pieņemts darbā pie viņiem. Viņi man ir pieņēmuši darbā. Bet viņi tur sāk man pieprasīt visu kaut ko, un sāk piekasīties par visu kaut ko. Tā, tev tur tas nebija pareizi, tev tur tas nebija labi, tu to ne tā izdarīji, un to atkal ne tā izdarīji, un tas nebija pēc noteikumiem, un tā joprojām. Un bija tā strikta, tāds noraidījums, tāds strikts atraidījums. Es saprotu, ka tur vispār, ir doma izmest mani ārā no tā autobusa. Es neesmu derīgs. Un pēkšņi viņi ņem un arī to izdara. Viņi izmet mani ārā. Un es atrodos ārpusē, bet tas autobus vēl stāv kādu laiku. Es skatos, tie cilvēki tur tie izmetēji, vēro, kas ar mani tagad notiks. Un pēkšņi es ieraugu, tur ir kāds cilvēks, kurš ir izklājis baltu galdautu. Tas galdauts ir tik balts, kā acis žilbst. Un es pieeju tuvāk un skatos, bet tas taču ir Jēzus. Un tie cilvēki skatās, un viņi redz to, ka tas ir Jēzus, tajā autobusā, kuri man izmetuši. Bet viņiem tur ir nulle emocijas. Viņi tādu baltu aci, kā saka, tā ciniski tā. Bez seja tāda, pārgriezta, tāda akmeņaina, tā kā mācītājiem apmēram, tāda, jā, bez tāda augsta, tāda, noraidoša, ciniska. Nemainās, nekas nemainās viņa sejā vispār, ka viņi ierauga Jēzu, kurš ir uzklājis galdautu. Un es tagad, redziet, tā komunikācija norit garā, tā nav verbāla, tā nav vārdiska, ka kāds teica, Jēzus man teica. Kā viņš tev tur teica, jā, nē. Tā komunikācija notiek garā, tā ir garīga komunikācija. Jā. Jo sapnī tev arī norit komunikācija garā, tu saproti, ja tu visu informāciju saņem savādāk nekā šeit pasaulē. Un tajā redzējumā tātad Jēzus, skatos, ir uzklājis, jā, un tas autobus aizbrauc, jā. Tas autobus aizbrauc, un Jēzus ir uzklājis to galdu, ir izklājis to fantastisko galdautu, ka, tik baltu es nezinu, kur tādu var ieraudzīt virs zemes. Un es saprotu tā, ka viņš klāja galdu tiem, kas ir izmesti no šī autobusa. Un es saprotu
es to tā, ka Jēzus saka, ka viņš jau sen ir izmests no šī autobusa. Ka viņš ir pirmais, kurš ir izmests no kristiešu autobusa. Viņš ir izmests no Latvijas kristīgās sabiedrības. Jēzus ir ārā. Viņš ir pirmais, kas ir izlidināts no visām baznīcām Latvijā, no draudzēm, tradicionālām, netradicionālām. Viņš ir ārpusē. Un tagad es arī nonāku pie viņa ārpusē, saprot? un viņš ir klāja galdu. Bet uz tā galda nekā nav. Neviena ēdiena, tikai balts galdauts un viss. Un es tā pie sevis padomāju, nu jā, es laikam neesmu cienīgs, lai man dotu ēdienu. Ir tukšs galds. Nu daudzi saka, es neesmu cienīgs, ka es vispār ozoliņu, tur vispār. Un saprot, es saprotu, jā, droši vien, ka tā ir. Un pēkšņi tikko es tā padomāju, tā kāds, es redzu roku. Es redzu roku, kas sāk kaut ko rakstīt uz tā galdauta. Un es skatos pagaid, bet tā taču mana roka. Tas taču es, kas to raksta kaut ko tajā galdautā. Un pēkšņi man uzreiz nāk atmiņā rakstuvieta, tā, ko Jēzus runāja ar to sievu pie akas. Un tie mācekļi aizgāja meklēt pārtiku. Un tad viņi atnāca un Jēzus viņiem teica tā, ka mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa, 34. pants. Tātad mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs. Tas ir mans ēdiens. Redzi, tas kungs saka, tu būsi paēdis, darot Dieva gribu. Tas būs tavs ēdiens uz šī galda, kad tu darīsi Dieva gribu. Tas tevi baros. Tu pārtiksi no tā. Un tev ir kāds uzdevums pabeigt viņa darbu. Neskatoties uz to, ka tu esi izmests no kristiešu autobusa, tev ir uzdevums pabeigt. Un es atcerējos to, kad brīvās Latvijas stāsts kaut kad beigsies. Es esmu ierakstījis vairākus video par to. Un tavs uzdevums būs pabeigt šo stāstu. Tavs uzdevums beigsies līdz ar brīvās Latvijas stāstu, kad tas beigsies. Jo tas beigsies. Un tavs uzdevums ilgs tik ilgi pasaulē. Jā. Un kamēr tu dzīvos, tas būs tavs uzdevums pabeigt brīvās Latvijas stāstu. Bet kamēr tu dzīvos, tu rakstīsi to, ko Dievs tev saka. Un tādā veidā tu pabeigsi brīvās Latvijas stāstu. Kā es kādreiz pirms dažām dienām ieliku tur no Jeremijas grāmatas, kur Dievs saka Jeremijam, kad redzi, es darīšu savu vārdu kā uguni tavā mutē un šo tautu par malku, kas to sadedzinās. Jā. Un tas, ko Dievs teiks, tas būs jāraksta. Tas būs tavs ēdiens. Tas ir, ko es rakstīju tajā galdautā, baltajā. Un ar to tu pabeigsi brīvās Latvijas tās, ka viņi tev neuzklausīs. Bet tas būs tas vārds, kas sadedzinās šo tautu. Tāpēc, ka viņi tev neklausīja. Un viņi gan varētu izglābties, viņi gan varētu mainīt tautas likteni, bet tas nemainīsies. Tāpēc, ka viņi negrib neko mainīt, viņi ciniski. Viņi izmet ārā
Jēzu vispirms un visus pārējos, kas viņam seko pēc tam. Un interesanti, kas notiek, redziet. Un tad man bija tāds vēl viens vārds no Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas, kur Jēzus parādījās pēc augšām celšanās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Un Pēters gāja zvejot, jā, ar citiem mācekļiem. Viņiem likās, ka viss ir beidzies, jā. Un Pēters teica, es ešu zvejot, un mācekļi teica, mēs iesim tev līdzi. Jēzus ir miris, viss, nekā vairs nav. Un Pēters nolēma iet atpakaļ iepriekšējā biznesā, pirms viņš satika Jēzu. Un viņi neko nedabūja tajā naktī, vispār neko nenozvejoja. Un tad viņi redz, ka krastā kāds stāv. Un viņi atpazīst Jēzu tajā personā. Un Jēzus viņiem jautā, vai jums ir kaut kas, ko ēst? Un viņi saka, mēs neko neesam dabūjuši. Viņi saka, nav ko ēst. Un tad Jēzus izmet, ne Jēzus, bet viņš saka, lai mācekļi izmet tīklus vēlreiz labajā laivas pusē. Un tad viņi dabūna tādu lomu kā nekad. Jā. Un tad viņi izlāk to lomu un redz, ka Jēzus ir jau bijis sagatavojis viņam ēdienu tur. Uz oglēm tur ir rakstīts, ka viņi izkāpuši malā, viņi tur redz ugunskura no oglēm un uz tā zivis noliktas un maizi. Jāņa 21:9. Tātad Jēzus jau viņiem bija sagatavojis ēdienu, arī tad, kad viņi neko neizvilktu, nekāda loma nebūtu. Viņiem jau būtu ēdiens. Jēzus jau viņiem galdu bija uzklājis. Jā. Un redzi, galds klājas arī tiem, kuriem nav nekāda loma, kur atnāk tukšā. Jā. Un redziet, Latvija šodien Latvijas draudzes, viņas ir tukšā. Viņām nav loma. Loma nekāda nav. Bet tiem, kas ir izmesti ārā Jēzus dēļ no tā autobusa, Jēzus vienalga klāja galdu. Viņi nav bešā, viņi nav izsalkuši un ēduši. Jēzus pats personīgi viņiem klāja galdu. Viņš ir uzklājis baltu galdotu un sagatavojis tiem, ko ēst. Un redziet, mums gan varētu būt liels lomas, varētu būt, ja visi mācekļi klausītu Jēzu, ja viņi būtu vienoti, ja viņi būtu kopā, ja viņi būtu kā viens vesels, ja viņi nebūtu Jēzu izmetuši, aizlieguši, atstājuši aiz durvīm, un tos, kas vēlas sekot viņam pilnīgi, viņi ir tāpat izlikuši aiz durvīm. Loma nav tāpēc, nekāda. Bet tiem, kas ir aiz durvīm Jēzus dēļ, viņš ir tomēr klājis galdu. Viņš ir sagatavojis zivis un maizi. Jā. Viņš ir pabarojis to. Un redziet, kā tas kungs saka Normunda Ozoliņa, tavs ēdiens ir pabeigt to darbu. Tavs ēdiens ir darīt tā darbu, kas tev ir sūtījis, tu esi sūtīts, jā, tev esi nozīmēts par vēstnieku, par Dievu muti, par to, kas runā, par to, kas raksta.
Un tā ir tava maize. Jā, tas ir tavs ēdiens. Tas ir viņa darbs, kas tev būs jāpabeidz. Jā, kad beigsies brīvās Latvijas stāsts. Cik gadus tas vēl būs, es nezinu. Bet tādu vārdu man Dievs deva kā iedrošinājumu. Jo es jau biju domājis, viss, labi, viss tās neauglīgais video, viss tas man likās, ka tas ir strunts. Ka tas, ko es vienkārši daru, tas nekas nav. Ko es tur rakstu vai runāju, vējā kaisīts. Bet Dievs teica, nē. Vienīgais, ko es tā domāju, ka es tā labāk būtu nomirt tā, ne tā, kā es dzīvoju, ar sāpēm un ar mokām, jā, tā vieglāk nomirt. Vismaz nomirt varētu viegli. Tas ir tas, ko es vēlos. Tas ir vienīgais, es vairāk neko negribu. Kas man tur apglabās, tas ir strunts, man nevajag. Man var sadedzināt un pelnus izkaisīt, es nezinu, ciecerē. Un arī tad būs labi, jo man dvēseli būs Dieva rokās. Strunts, kas ar to ķermeni miesu, tas sapūs vienalga. Bet galvenais, ka nebūtu tādas, mokas, ka varētu viegli nomirt. Tas ir man vienīgā vēlēšanās bija. Jo es neredzu nekādu perspektīvu. Vairs ne sev, ne baznīcai. Vienīgais, ko es redzu, ka Latvijas stāsts beigsies, viņš iet uz beigām. Un nevienam par to nekādas daļas nav. Nevienam. Pilnīgi. Viss. Tas ir, tā kā mēs ejam uz leju, ir labi. Neko darīt. Ejam, tad ejam. Es jau viens nevaru to kuģi apturēt vai pagriezt savādāk, jā. Un ja es esmu viens, tad, ko tad? Tad neko. Un tāpēc es biju tā, jau nolēmis, ka ir viss. Bet Dievs, redz, dod tādu iedrošinājumu vārdu, ka tev ir tu esi tomēr sūtīts, tu esi nozīmēts tādai kalpošanai, vai ne? Tas ir tā ir tava maize un uzaliņa, jā. Būt par Dieva to kanālu vai par to Dievu muti, kas runā no Dieva. Tas ir tas. Labi, paldies, ka klausījāties, visu labu, ar Dievu.